Rudens. Šajās dienās rīznieki bieži redzami parku un dārzu klusajās alejās. Ik viens grib saglabāt kaut daļiņu no ziltītajās lapās ierakstītā rudens skaistuma, no aizgājušās vasaras. Man negribas viņus traucēt, bet mans stāsts ir par mīlu. Un ne tikai par divu cilvēku jūtām, bet par mīlestību, kas vieno daudzus cilvēkus. Mana stāsta varoņi ir tādi pat cilvēki kā jūs, es. Kā lūk šie divi, kas domās jau dzīvo šajā namā. Viņi ir visur. Droši vien tie atrodas arī šo pasažīru vidū. Ar ko lai sāku? Varbūt ar motociklistu Romančuku? Viņš steidzas uz vakara skolu. Vai nepaņemsit mani gabaliņu līdzi? Sēžties! Kurā klasē mācaties? 9. Vai nav grūti? Nē, Un kā ar veselību? tā. Kad tev 24 gadi, brīvu brīžu allaž trūkst, jo darbs un vakara skola prasa visu cilvēku. Bet vai Aleksandrs Morozovs nav tāds pats kā Romančuks? Īsi pirms demobilizācijas jūrnieks Morozovs skaidri zināja tikai vienu, ka mīl jauno mūrnieci Tamāru. Un varbūt tādēļ viņš jau mācās celtniecības tehnikuma 2. kursā. Upei vajadzīgs skrējiens, lai pārvērstos straumē. Cilvēkam zināšanas, lai kļūtu par meistaru. Medicīnas muzejs. Gadsimtu atskaite par pašaizliedzīgu cīņu pret sāpēm. Te ieradies arī Līberis ar sievu. Rajona deputāts klausās sava drauga ārsta stāstījumā. Abi stāv nomodā par cilvēku laimi. Varbūt mana stāsta varoņi gatavojas noklausīties operā citu likteņu stāstu, tāpat kā Raizes pāris. Raize nav vienkārši skatītājs, bet mākslinieks, tiesa, savā profesijā. Varbūt man pastāstīt par šīm divām meitenēm pie skatloga?
svarīgi, kam domāta viņu dāvana. Bet, ja jau dāvanu pērk, tad, jā, es stāstīšu par viņām un par tiem, kurus nu pats satiku. Viņi ir Lēbera komunistiskās darba brigādes celtnieki. Kas viņus vieno? Mīlestība pret cilvēkiem. Ja ļoti mīl tos, kam ceļ, tad Septiņgadas ielās nam jau ātri. Un lūk viņi visi, kuriem nepiegūst rokas, sirds un prāts. 12 dzīvokļu ikdienas. Ar brigadieri mēs jau iepazināmies muzejā. Celtniecība un medicīna, Lēberim tās ir radniecības profesijas. Atceraties pircēju veikalā. Viņas tēvs emigrācijā raka ogles Francijas miljonāriem, bet Līda palīdz krāt miljonus savai tautai. Ik 7 stundās šeit to pusdzīvoklis. Minūtes ir kā smiltis. Izkaisīsi vējā, nesavāksi, mēdz teikt brigādē. Ja brigadieris vienmēr spērs pirmo soli un atdos daļiņu no sirds, tad kolektīvs veiks brīnums. Lūk viņš Raize, apmetējs, namdaris, stiegrotājs un virtuos mūrnieks. Priekšlikumi, izpildītās saistības, ietaupījumi, prēmijas, brigādes darba liecinieki. Ja atraisās cilvēka darba mīlestība, tad izdomai un gribai nav robežu. Padoms un palīdzība biedriem ir brigādes tradīcija. Tamāra Morozova un viņas vīrs Aleksandrs par mūrniekiem kļuva šeit. Celt ļaudīm mājas, brīnišķīga profesija, domā Morozovs šodien. Toreiz viņš atnāca tikai Tamāras dēļ. Visatbildīgākais mūrnieka darbs ir stūris, nama skelets. Toņa Sūna smējās, kad Lēberis aicināja viņu mācīties par mūrnieci. Sieviete un mūrniece. Tagad viņa ir viena no labākajām mūrnieku vidū. Pašai ar vīru gan pagaidām jādzīvo kopmītnē. Varam vēl iztikt, viņi saka, it kā abiem negribētos sava dzīvokļa. Pērnajā gadā jūs abi ar vīru uzcēlāt veselu māju, ap 60 dzīvokļu. Un tā katrs no jūsu brigādes, pusi mājas, viens cilvēks. Pusi mājas. Lūk, kur tu esi motociklista Romančuk. Mīlēt cilvēku nozīmē palīdzēt viņam labāk dzīvot. Lai pa īstam palīdzētu, vajag zināt. Viņi visi aug saviem namiem līdzi. Katra ātrāk uzcelta māja ir reizē arī kāpne uz rītdienu. Vai atkal kādam dzimšanas dienā pirks dāvanu? Prieks ir labs celtnieka palīgs. Protams, nav maizes bez garozes. Ir arī grūtības, bet brigādes otrā tradīcija neatlaidībā. Un kā lai bez tās īstenotos partijas rītdienas mets? Un atkal es eju pa Rīgas ielām, kuru izskatu nenogurstoši veido tādi paši ļaudis kā lēberieši. Kad viņi jau būs veci, tie varēs apstāties te viena, te otra nama priekšā un teikt, re, ļaudis te dzīvo, un visu to cēlušas arī manas rokas. Es stāstīju jums par cilvēkiem, kas savas un citu sapņu pilis pārvērš īstenībā. Un stāstīju tikai to, ko jūtu, dzirdēju un redzēju pats.
Pēc jauki pavadītas vasaras atpūtas mācības gaitas uzsāk laimīgie padomju bērni. Rīgas ielas pilnas jautriem bērnu pulciņiem. Atkal atvērtas skolu durvis. Māsiņas Skaidrīte un Biruta Dambergas dzimušas vienā dienā. Šodien abas pirmo reizi pārkāpj skolas slieksni. Šie jaunieši šo pavasaru beiguši vidusskolu. Tagad viņi ir studenti un pirmo reizi dodas uz lekcijām universitātē. Pienākušas siltās vasaras dienas. Pēc rotaļām Kirova parkā mazie rīdznieki labprāt atspirdzinās bērnu kafejnicā. Sienas greznotas iemīļotāko pasaku svinējumiem. Bērni te jūtas labi. Arī ēstgriba nav slikta. $750 gadu Daugavas krastos stāv Rīga, viena no visvecākajām mūsu dzimtenes pilsētām. Jauns posms Rīgas vēsturī, tās labākās lapuses sākās no tā laika, kad Rīga iekļāvās padomju pilsētu draudzīgajā saimē un kļuva par atbrīvotās latviešu zemes galvaspilsētu. Mieram veltītā radošā darbā, visā savā atjaunotajā skaistumā, Rīga sagaidīja savu 750. gada dienu. Un kā vienmēr tautas vispriecīgākajās dienās, ļaužu labākās domas pievērsas lielajam tautu draugam un vadonim, biedram Staļinam. «740 лет этому городу. Эта часть Риги называется Старым городом. Это новая часть города Риги, современная, сегодняшняя.
Дом Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Латвии. Здание бывшего латвийского сейма. Долгие годы в этих залах царили тишина и безлюдие. Сейм был разогнан правящей кликой Ульманица. Даже жалкое подобие демократии было уничтожено. Теперь здесь высший орган государственной власти Советской Латвии – Верховный Совет. Naudas reformas un kartīšu sistēmas atcelšanas rezultātā ar katru dienu palielinās pretu apgrozība padomju Latvijas tirdzniecības uzņēmumos. Tā sākas parastā darba diena lielajā Rīgas universālveikalā Audeju ielā. Senāk šie produkti bija normēti, tagad tos pārdod brīvi bez ierobežojumiem. Starp pircējiem mūsu operators ieraudzīja Valdemāru Pulci, kas pagājušā gadā atgriezās no Vācijas. Tagad viņš strādā kā režisors Rīgas mākslas filmu kinostudijā. Naudas reforma un ievērojamais cenu pazeminājums visām precēm palielināja padomju rubļa vērtību, palielināja darba ļaužu reālo darba algu, ievērojami pavairojušās iedzīvotāju pirktspējas. Sekmīgi izpildot padomju savienības, tautas saimniecības atjaunošanas un tālākas attīstības 5-gades plānu, valsts rūpniecības uzņēmumi ražo vienmēr vairāk dažādu plaša patēriņa preču. Столица Советской Латвии Рига – крупнейший город Прибалтики. Здесь живет 385 тысяч человек. Одно из красивейших зданий города – Государственный театр. Вся трудовая Рига, металлисты, ткачи, железнодорожники, ремесленники, служащие вышли на улицы города.